Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika. Te mums ir radītājs dienas grāmata, un ar šo gadu mēs sāksim jaunu atskaites punktu. Tātad šis mums būs pirmais vlogs 2025. gada. Jā, biju kādu laiku pazudusi. Konkrēti, tad, manuprāt, 2,5 mēneši. Es pēdējo reizi biju janvārī izziņot advents maratona adīšanas uzvarētājus, un tad es arī pazudu. Pazušanai bija vairāki iemesli. Viens no tiem bija, man bija pazudusi iedvesme. Man patiešām mūsu bija pamatusi, un man negribēs ne adīt, ne filmēt, man negribēs pilnībā neko. Bet kaut ko es tik un tā adīju, bet tie bija dažādi sīkumi, par kuriem godu vārds es jau esmu aizmirsusi, ko es tur adīju, man baigi meklēt negribēs, tādēļ mēs visticamāk viņus vienkārši palaidīsim garām, bet tie bija kaut kādas šaulītes, zeķītes, mammai salaboju, nevis salaboju, bet izārdīju jakai piedurknes un samazinām pādī garāk, un tad vēl tur vienam džemperim izārdīju ārāk. Jā, kaklu tas bija ļoti grūti, tāpēc, ka tas bija mohēra, un 3 gadus mamma bija nēsējusi un mazgājusi, un tā ārdīšana bija kāda bija, un kopš tās reizes mammai pateica, ka es neko vairāk nelabošu, jo man nepatīk labot lietas, kuras jau ir sen uzadītas, nēsētas, tas ir ļoti laikietilpīgi un nav patīkams process. Jā, tāpēc tos mēs visus neņemsim vērā. Sāksim mēs ar kaut kādu februāru vidu, kur es atceros, ko es atceros no saviem pēdējiem adījumiem un tādā garā. Tad mēs pārvācāmies, kā es esmu mana jauna lokācija, jā, kopā ar viņu. Man kādīgi nesanāk paslēpt, bet šī ir mana adīšanas zona, kas konkrēti pieder tā ir mana adīšanas zona, par kas esmu nenormāli laimīga, bet man darba istaba ir jādala kopā ar vīru, un vīrs ir paņēmis otro pusi. Jā, un tāpēc man ir šī puse. Es esmu mani plauktiņš, kurā stāv manas dzijas, par ko es esmu pēc gala laimīga, un par ko es esmu vēl laimīga, kad man sanāca ir diezgan daudz izadīt savus krājumus, un ja tā godīgi man baigi nekas daudz no dzijām nav, kā tikai plus mīnus šeit, ko jūs redzat, tad man ir viena atsevišķa kasta, bet tā patiešām ir ar tādiem maziem krikumiņiem, ko es plānoju vienkārši izadīt kaut kad tuvākajā nākotnē, es ceru sagā. Līdz ar to tas ir palielam viss, kas man ir, un es esmu laimīga, kad es sāku izadīt visu ārā, teiksim tā to lieku, no kā es negribēju tikt vaļā. Un trešais ir tādēļ, ka mēs ļoti, ļoti saslimām. Mēs saslimām viena slimošana pēc otras. Mēs saslimām vienreiz, diezgan ilgi slimojām, atvesaļojāmies, un tad atkal, ziniet, citreiz tādi dzīves posmi ir, ka tu vienkārši slimo nepārtraukti. Un, var teikt, pēdējās 2 nedēļas es jūtos kaut cik kā cilvēks, kas ir atjēdzies, pavasars kāds ir sācies. Jā, šodien, diemžēl, saulīt nespīd man pa logu, mums tāds mākoņainci, bet pavasars mums ir atnācis. Sāksim ar pirmo lietu, ko es atceros. Es tikai neatceros, vai es jums biju stāstījusi, ka viņš man jau ir pabeigts, vai es tikai biju runājusi par to, kad es ādu savu maigo pieskārienu no fantastiskas dzijas Biskie Pushies. Tā ir ģimenei piedara firma, paši ražošana, kur viņi visu ražo. Tā ir tāda ļoti tāda nebudžetīga, es uzskatu, dzija, bet ļoti patīkama. Un, jā, es viņu biju pirkusi rudenī Breidāhenā. Es viņu pabeidzu jau kaut kad decembrī, bet, ziniet kā, lai nu kā man šī krāsa patīk šādi, man neīpaši patīk, kā viņi uz manīm izskatās. Un tad, kad es viņu uzadīju uzvilku, es sapratu, nav mans, man reāli nepatīk. Tas nebija tas, ko es laikam gaidīju. Un tad es sapratu, ka man šī momentā arī pazuda iedvesmē vispār kaut ko adīt, jo man likās, ka man vairāk nekas nepiestāv. Ka man nekas nepiestāv, es neko negribu, kad šī krāsa man nepatīk, šī krāsa varbūt man būs dīvaina. Es sāku baidīties ar to, ka ja es tagad sākšu adīt lielgabala adījumus, teiksim, no lielgabala izstrādājumu, ka man tas vienkārši nepiestāvēs. Un tad, jā, es viņu mēģināju pārdot, bet neviens īsti nepieteicās viņam. Un tad es vienkārši sapratu to, ka man nepatīk tas garums, kādu es uzadīju, jo viņš man tomēr pēc mazgāšanas pastiepās. Es izārdīju ārā visu valnīti, kas tur bija, tie bija kaut kādi 10 rindas. Es izārdīju ārā visu valnīti un vienkārši uzreiz arī noraucu Tā nav Islandes metodas, vienkārši visparastākajā metodē paņēmu un noraucu.
Tāpat es arī paņēmu, izārdīju ārā valnīti piedurknēm, un vienkārši viss tas garums, kas man tam piedurknē ir, kā jūs redzat, jā, es vienkārši paņēmu un noraucu, un kakla zonā valnītes arī noraucu, izārdīju, tā kā šeit es izārdīju, tad es arī šeit izārdīju. Mēģināju nēsāt tāpat, bet kakla izgriezums bija tāds pa lielu, un tad viņš ar laiku tā kā sāka krist no pleca, nu, teiksim, nebija īsti ērti. Bija doma varbūt aptamborē, bet tad es sapratu aptamborēšanu, nu, kaut kā man nevelk uz viņu, tad es vienkārši vienu dienu sēdēju. Viņš man ļoti ilgi stāvēja skapī, kaut kādu pusotru mēnesi. Un tad es vienu dienu vienkārši sēdēju, un es nezināju, ko darīt, man negribējās ne jaunu projektu sākt, man negribējās ne tos projektus sākt, nu, adīt, kas man jau ir. Un tad es vienkārši paņēmu šo no skapja, paņēmu dzīvi, kas man bija palikusi pāri, un palika pārpalīdziem diezgan ok, teiksim, šādiem visādiem labojumiem. Un vienkārši 2 diegos radatām numuru 5 paņēmu un uztaisīju aikordu maliņu. Un šādi man apmierina. Un tad es viņu vienkārši nēsāšu, es vienkārši pieņēmu faktu, ka, nu, jā, varbūt es viņā pati, kā es viņā pazūdu, jo šī krāsa ir pārāk blāva man, bet, nu, es viņu nēsāšu, un man vienreiz jautāja, vai es negribu nokrāsot viņu, tā kā es krāsoju dzīs. Varbūt kaut kad tālā nākotnē, bet tagad ne, jo es vēl neesmu krāsojusi mohēras, un es nezinu, kā tas viss process man būs, jo mohēru krāsot ir savādāk, viņa varbūt, viņa to var palikt tā kā vate, nu, visādi faktori var būt, un es to pagaidām negribu apņemties, tāpēc es viņu vienkārši nēsāju kā ikdienas džemperi. Jā, lai nu kā man, nu jā, kā ikdienu, kā. Tad, kad es kaut kur eju, tad es viņu arī uzvelku ar topiņu, un man īstenībā ļoti patīk, kad es mēģināju kaut kādā veidā kaut ko izlabot, lai varētu vienkārši viņu nēsāt. Tad nākošais mans gatavais darbiņš ir šis svītrēnais džemperis. Es arī adīju no dzīves, ko es biju iegādājusies Breidāhenā, tā ir Gabo Wool, poļu uzņēmums ģimene, kuri arī ražo un veido savu zīmolu. Bija iegādājusies tā kā Drops Air tāda veida dzīju, Gabo Wool, Fog, un melnais man ir Brušet Baby, viņiem kaut kā saucās tagad, viņi laikam nedaudz samainījuši vai es aizmirsu, bet nu Brušets tas ir tā kā Drops Brušet Alpaka silk, tikai nedaudz biezāks. Un iesāk es šo džemperu adīt, un es viņu uzadīju diezgan strauji, bet tad es viņu ieliku mazgāt, ieliku žāvēt, un tad es ļoti saslimu, un es par viņu aizmirsu, jā, un tad man kaut kā vispār nebija apetīti viņam ķerties klāt, kā pieņemsim galus paslēpt, sabildēt, un es biju minējusi vēl arī Instagram storijos, kad es veidoju meistarklasi tieši reglāna rēķināšanu, tieši, ja jūs plānojat, gribat uzadīt savu džemperi, jeb maiciņu, tad jūs gribat paši aprēķināt, kā jums vajag, tad es piedāvāšu meistarklasi, gatavu jau PDF formātā ar ļoti detalizētiem vairākiem video, kur es stāstu un rādu, kā es aprēķinu, kādu formulas izmantoju jau vairākus gadus, un jā, tā kā tas tāda informācija. Un lūk, es uzadīju džemperi, man viņš ļoti patīk, es viņu tagad nesāju, jo mums laukā sanāk ir tur plus 14, 15, 16 grādi, un, ja, teiksim tā, maiciņā ir vēl pa augstu, jaka ir pa karstu, un tad es velku viņu, un es vienkārši staigāju, un man ir ļoti silts, un man viss apmierina. Vienīgais, kas man tā kā ne līdz galam apmierina, ko es labprāt gribētu labot, bet es viņu neizlabošu to kļūdu, tas ir apkakle, jo cik es esmu veidojusi un taisījusi tās dubultās apkakles, es saprotu, ka tas nav mans. Man vienkārši nepatīk dubultās apkakles. Man viņas liekas ļoti nērtas, tādas biezas. Es nezinu, varbūt, ja tu ar adatām numuru 2,5, tad vēl ir ok veidot dubultu apkakli, bet lielākām adatām, nu, personīgi man liekas, ka tas ir tā neērti. Un, jā, bet man, diemžēl, ir beigusies dzija. Jā, man sanāca tā, kad man bija 4 kamoli šis tā kā gaišais un 2 kamoli melnais. Melnais man vēl pat ir palicis pāri, es viņu var, teiksim, kaut kur krājumos piadīt klāt, bet konkrēti baltais man vienkārši beidzās, nu, vat burtiski šitik man palika. Un tas, jā, un sanāca tā, ka es uzadīju viņu līdz pusē, es izadīju 2 baltos kamos, un tad es sāku adīt piedurknes. Es uzadīju piedurknes, un tikai tad es ķēros klāt līdz galam stāvu daļai, un man sanāca, ka man vienkārši pēdējā rinda, man sanāca, kad es vienkārši ņēmu
Un no sava paraudziņa ārdīju ārā, lai varētu šeit kaut ko labot. Nu, man te ļoti daudz astīci, jo man vienkārši visa aizgāja. Un salabot, teiksim, nogriezt nos dubulto apmalī kakla zonai un uzadīt kaut ko jaunu, man vienkārši nav tam dzija. Ja, varbūt es varētu uzadīt melnu, jo tā kā man tā kā šeit ir nobeigums melns, un šeit ir nobeigums melns, bet es īsti nezinu, vai tas būs smuki, jo tomēr šeit jau var teikt tikai 2 rindiņas melnais, a te man tad vajadzētu vismaz 6, 8, nezinu, tāpēc es pagaidām nesēju, kā ir. Drīzumā būs akalbreidāhen, un varbūt es piepirkšu klāt vienu kamoli, bet es nezinu, vai man tas ir tagad vajadzīgs. Man ir pilnīgi tā, ka es nevaru bez tā izdzīvot. Man patīk ļoti platus, man patiešām šeit džemperī viss apmierina, izņemot šī kakla daļa, ja, ko es labprāt gribētu mainīt. Jā, bet ne tagad. Un jā, tā viņš arī, tā es viņu arī nesāju, un drīzumā jau arī būs meistarklasa viņam. Vai jau arī ir meistarklasa, viss atkarīgs, kad jūs skatāties. Un viens no tādiem jaunākajiem gataviem darbiņiem ir šī veste. Viņai īstenībā bija plānota kā jaka. Es nezinu, kāpēc es biju domājis, ka man pietiks 9 kamoli jakai, bet kā jūs redzat, nepietika. Un šī dzija ir, es viņu biju iegādājusies kaut kādu rudenī no Vinted platformas. Vinted platforma tā kā Andel Mandel. Un par ļoti izdevīgu cenu. 10 kamoli pa 20 eiro, man liekas, ar visu piegādi. Kaut kas tāds. Lūk, šāds izteikti tāds spilgtis sarkana krāsa, Lana Grossa, 100% merino vilna. Un adatas var izmantot no 4,5 līdz 5,5, 50 gramus 90 metriem. Tā, lai viņi te pagaidām kaut kur pastāv. Es arī ar adatām numuru 5, un man izlietojās 7 pilni kamoli un nedaudz no 8. Nu, burtiski minimāli no 8. Man bija 10, bet tas viens kamols aizgāja man advents adīšanai, matu lentei, un es to matu lentu uzdāvināju savai draudzenei, līdz ar to man viņas nav. Un sanāca tā, kad es adviju viņu ar Japāņu plecu tehniku, es viņu uzadīju līdz šejienei apmēram, un tad es sāku domāt, ka man jāsāk adīt piedurknes. Un tad es sāku adīt piedurknes, un tad es sapratu, ka es esmu uzadījusi piedurkni tik tālu, un esmu izlietojis jau veselu kamolu. Man vēl te jāturpina. Un tad es sapratu, ka man uz abām piedurknēm aizies 4,5 kamolu, un man vienkārši nebūs stāva daļai. Un jā, un tāpēc es sapratu, ka, nespīd man tad jaka, būs man veste, jo man bija diezgan daudz uzadīts, kā nekā līdz šim momentam. Man bija stāvu daļu uzadīt, jau savienot un uzadīt. Un es vienkārši negribēju ārdīt ārā, jo man bija ļoti žēl tas darbs. Un plus es esmu vairāk kārt šo dzīvi kaut kur mēģinājusi citur, tā kā citus projektus adīt, un man nesanāca, un es ārdīju ārā, un es sapratu to, ja es šito procesu nepabeigšu, un atkal izārdīšu šo dzīvi ārā, tad es no viņus vispār neādīšu ārā, jo tā citreiz ir, ka tev vienkārši apnīk, ja tev liekas, ka, tad nebūs. Un jā, un tad es vienkārši paņēmu, pabeidzu stāvu daļu un piedīju klāt valnīti piedurknēm, valnītis kakla zonā, ja, apdare vispār, un piešuvu šādas, lūk, 3 pogas, kuras es pirku AliExpressā kādu laiku atpakaļ, un lūk, šādi izskatās mugura. Man īstenībā ļoti patīk, es nebiju gaidījusi tādu rezultātu, jo tad, kad es viņu adīju, viņš bija ļoti tāds sačūkurojies, tāds, es viņu vilku, man viņš viss bija tā kā iespīlēts, jā. Teiksim tā, baigi iespīlēt to vesti negribēju, bet man bija doma tāda, ja man šī veste tomēr pēc mazgāšanas būs tāda tā kā iespīlēt, es atdošu savai vecākajai meitai, jo viņa man vēl tāda plāniņa ir, tad lai viņa vienkārši nesā. Bet nē, pēc mazgāšanās tomēr viņš ļoti, es viņu tā nedaudz papurināju, lai viņš saka pastiepjās, un viņam ir ļoti labs platums un garums man īstenībā ļoti apmierina. Nezināju, vajag taisīt meistarklases jakai aprakstu drīzāk vai nevajag. It kā balsojumā daudzi teica, ka viņi gribētu, es pieļauju iespēju, ka es visticamāk tad vestes aprakstu varētu uzrakstīt, bet jā, tagad es nezinu, vai tas ir aktuāli, tas vairāk, manuprāt, ir rudenī aktuāli. Bet līdz tām laikam es tad gribētu uzadīt vēl vienu vesti. Man ir padomā adīt no
šīs dzijas no Lamana Puno. Jā, viņai ir mazāka metrāža, un es viņu biju pirkusi mammai, jo es gribēju mammai vesti adīt, bet man ļoti gribās šādā krāsā uzadīt vēl vienu vesti. Un man, nezinu, vai man sanāks izmērs lielāks, bet es īstenībā domāju, ka es adīšu šādu pašu izmēru, un es domāju, ka mammai viņa arī labi derēs. Un šī ir dziju, kuru vairāk Lamana neražo, Lamanu Puno viņi vairāk neražo. Un te ir Alpaka Merino un 50 gramus 60 metriem. Tad jūs redzat, kad atšķirās tomēr metrāža, bet pēc biezuma viņas, var teikt, ir vienādas, nosacīti, jā, viņi bišķi biezāki. Bet, es viņu gribu izadīt, un testa grupai likšu adīt ar oriģinālām dzijām, kas būs Lana Grossa Bingo, jeb Drops Big Merino, jeb Drops Nepal, un tad es pameklēšu kaut ko vēl. Bet pati konkrēti es ļoti gribu izadīt krājumus, un tāpēc es plānoju adīt šo. Un es domāju, man 10 kamoliem pilnībā ir jāpietiek, lai uzadītu šādu vesti vēl vienu. Bet tas būs kaut kad bišķi tālākā nākotnē. Jā, tad tas ir tāds viens no maniem, ko es gribētu izdarīt. Tad tālāk runājam par maniem procesiem. Procesi man šobrīd ir 3, pēc būtības 4, bet tas 4. ir nedaudz pamests. Man vienkārši ir jāsaņemās, lai viņu pabeigtu. Un pirmais no tiem ir vasaras maiciņa. Es jau cenšos gatavoties vasarai. Man plānos ir 2 vasaras adījumi, kurus es gribu tagad pēc iespējas ātrāk, labi, šo vismaz tos un es pa aprīli plus mīnus līdz aprīļu vidum uzadīt un atrast meitenes testa grupai, lai jau uz maija beigām būtu 2 apraksti vasarai gatavi, un pa lielam tas arī būs viss vasarai man. Jo, jā. Un, lūk, tā ir šāda maiciņa, uzpleču reglānā adīta, un man ir pietiekoši īstenībā daudz uzadīts. Man vajag tā kā uzadīt piedurknes, kas, daudz laika neprasīs, jo cik tur 5 centimetri pādīs. Un stāva daļa, jūs redzat, cik man tālu viņa ir uzadīta. Šī dzija ir Lana Grossa Diversa. Es šo dziju arī biju pirkusi Vinted aplikācijā. Manuprāt, pa 6 kamoliem es samaksāju ar visu piegādi pie 25 eiro, kaut kur tajā rajonā. Un šeit ir 75 kotonu un 26 viskoze. Te bija 50 grami uz 210 metriem. Ja kādam interesē krāsa ir 0,5. Jā, cik viņi tā maksā, es tā nepateikšu. Un es īstenībā paraudziņu adīju ar adatām numuru 3, bet pašu maiciņu es adu ar adatām numuru 3,25, jo man numuru 3 konkrēti, man bija numuru 3 īstenībā Sinitam un Tulipam un arī Mindfulam no Nīt Pro, bet ziniet, man tā gribējās adīt šajā gūku, kad kaut kā man aizgājas 3,25, bet labi. Bet šī dzija tāda staipīga ir. Īstenībā viņa ir, jūs redzat, viņa ir staipīga priekš koku vilnas vēl pie tām, bet man ļoti interesē, kāda viņa būs pēc mazgāšanas, tāpēc es īsti nezinu, cik man viņu garu adīt, jo kā viņa uzvedīsies, vai viņa visticamāk pastiepsies uz leju, dēļ koku vilnas smaguma. Pieļauju iespēju, ka varbūt man tad ir kādiem 2-3 centimetriem īsāk viņa jāda, apmēram šejienai, jo tad viņa to garumu man piedos. Jo es baigi garo negribu, es viņu gribu zem pie svārkiem vilkt un tā, plus man visi vasaras šorti ir ar augsto josties, tāpēc es viņu baigi, teiksim, aiz kaulīm, es tādu negribu, es tā īstenībā arī neādu. Jā, pa lielam nekas daudz nav palicis, jūs redzat, tik daudz man ir uzadīts, un man ir izgājuši tikai 2 kamoli. Jā, man ir izlietoti 2 šādi kamoli, tik tālu uzadot. Es izmērs. Es plānoju ar 3. kamolu uzadīt
piedurknes, kas būs, apmēram, tik garas. Un tad es ķeršos klāt stāva daļā, un es domāju, ka mana 3 kamoliem arī ir jāpietiek, un tad man 3 kamoli paliks pāri. Ko es tiem 3 kamoliem darīšu? Es nezinu. Varbūt tās pataupīšu vai pārdošu tajā pašā Vintedā, vai it kā varbūt uzadīt, es gribētu tā kā jaunu tādu vasarīgu somiņu šoperīti, bet man jau tādā līdzīgā krāsā ir, un man īsti laikam vēl vien tādā pašā krāsā negribās. Tātad šis ir mans process. Un tad nākošais process, kuru es arī gribu pēc iespējas ātrāk pabeigt, ir lūk šis džemperis no dāvanu kastes Jan from Italy no konusiem. Un šim džemperim es plānoju YouTube pamācību. Man jau stāva daļa ir uzadīta, kā jūs redzat, un es iesāku adīt piedurkni. Un man pa lielam piedurknei, es tagad esmu uzadījusi 30 rindas, veicot noraukumu katrā 10. rindā laikam. Es jau godīgi skatāju, aizmirst, pieļauju iespēju, ka jā. Un man vajag vēl vismaz 40 rindas uzadīt, un tad tā kā valnītī aiziet. Pa lielam tas ir, teiksim tā, vienu filmu paskatoties uzadīt, bet pagaidām es esmu nolikusi nost, es te pēc garstāvokļiem adu. Un, lūk, šie ir konusi, tātad mohair, 2 merino un spītīgais. Šādi izskatās, un šādi es arī viņu adu. Tāpēc īsti nav parocīgi, teiksim, gultā gulēt adīt, tad man vajag diezgan tā sēdēt, lai es varētu adīt. Jā, varbūt es varēju satīt kūkā, bet, ziniet, es negribēju to darīt. Bet es domāju, ka es pa aprili viņu pabeigšu, un viņam vēl plānoju šeit tāds volāniņš, un jā, un es ļoti gribu šo pamācību ielikt YouTube, jo īstenībā vasaras mums, kamēr mums tā vasara pamostās, manuprāt, šis tāds foršs gaisīgs adījums, ko arī var tā kā uzvilkt arī uz pasākumu tai pašās, ja jūs esat uzaicināti uz kāzām, jums ir skaisti tur svāki kleita, un vakar pusē paliek pavēst, tad jūs varēsiet uzvilkt šādu džemperīti, kur ir tāds volāna akcents, vismaz to redzu. Ļoti skaisti. Un tūlīt pateikšu līdzās, kas tur pa sastāviem mani. Mohērai, man ir 50% mohēra, 50% poliamīds. Tad 2 merino, man ir 10% merino un 90% akrils. Un tas spīdīgais ir 80% viskoza un 20% lureks. Jā, pārējās lietas. Es neesmu konus cilvēks, tāpēc es baigi nezināšu. Laikam, jā, pa gramiem tas spīdīgais ir tikai 80 gramus, pa merino 135 grami, konus 1 un mohair 215 gramu. Kas ir stilīgi, kad šīs kastes viņām ir diezgan labas cenas, un, teiksim, tu nopērci un, lūk, būs tev pamācības, kuras tu varēsi uzadīt, es tev biju adījusi paraudziņu, un forši arī ir uzdāvināt, bet esmu dzirdējusi pieredzi, ka ne visiem patīk, kad dāvina ziju. Tas ir laikam kā kuram. Personīgi man laikam ir tā, ka man labāk, ja tas cilvēks zina, kas man patīk, tad es labprāt gribētu, lai viņš man uzdāvina no tām dzijām, kas man patīk, ka viņš zina, ka es no viņām adīšu. Bet, ja tas cilvēks nezina, kas tev patīk, tad varbūt labāk vienkārši dāvankārt no dzīvu veikalu uzdāvināt, tad cilvēks pats labāk zinās. Bet tik un tā šī tāds foršs project box, jā, neskatoties uz to, ļoti interesanta tāda ideja, un man vēl paliks pāri. Es zinu to, bet visticamāk, es tuvākajā laikā no tā neadīšu, jo es uzadīšu tagad džemperu un tad vienkārši nolikšu malā un lai viņš gaida savu nākošo iznācienu. Un trešais projekts ir zeķes. Man nesen iznāca jauna pamācība YouTube zeķiem, tātad vīriešu zeķes 48 palciņiem. Kāpēc tā diskriminācija? Kāpēc to vēl sievietēm? Vienkārši ziniet, kā man citreiz ir tādas reizes, ka man gribās adīt, izbaudīt, es varu nofilmēt to procesu un tad tā kā to visu salikt kopā. Jo citreiz, kad tu filmē ādi un tev vēl ir jārēķina un vairāk izmēru, vairāk enerģijas, teiksim. Un citreiz man gribās tādu tā kā brīvāk, kā es to jūtu. Un tās nebūs vienīgās zeķes YouTube, tā kā neuztraucamies. Arī mums būs adam kopā sieviešu zeķes. Labi, bet vīriešiem arī vajag zeķes. Un
Bet, protams, jo jūs, teiksim, jūs jau vienmēr varat, tur ir 48 valdziņām, es sadīju sev zeķes, un es ņēmu 40 valdziņas, tā ka tur var variēt. Un es tās zeķes uzadīju, es tā kā gribēju vīram, bet beigās es uzadīju dāvanā tētim, jo es atceros, ka viņam dzimšanas diena jau tuvojās. Un tagad es pieķēros klāt vīra zeķei. Lūk, man viena zeķe jau ir tik tālu, un otrai zeķei es uzadīju valnīti, jo es nezinu atkal, vai man pietiks papēžiem. Kāpēc? Jo viņa arī maniem krājumiem, un tā pamācība es tā kā aicinu, ja tev ir daudz mājās dzīves atlikumi, tad tu vari krāsaini zeķus uzadīt ar tādām biezākām adatām, ar numuru 3,5, ātri, efektīvi, teiksim, tu vari ātri uzadīt jau numuru 3,5 adatas, ja tu ātri no krājumiem, tu izved savus krājumus, kas var būt foršāk, un raibas foršas zeķes. Un šī dzija ir manis paškrāsotā, es nesen krāsoju dzijas, un šo šķetrīti es biju atstājusi sev. Man lūk šeit ir vēl viena, kurai tā nesanāca atrast savu saimnieci, un tad man ir vēl šāds šķetrīti, kurai arī nesanāca atrast savu saimnieci. Un es satinu, mana sākuma bija satīts viss vienā kūkā. Vienā kūkā, un es biju iesākos adīt ar adatām numuru 225, es biju uzadījusi visu stulma daļu, bet ziniet, lai nu kā man patiktu tas process ar smalkām adatām, un man patīk tāds plāns zeķīs, bet es nevaru. Man patiešām sāka ar laiku rokas sāpēt. Es jau rudenī uzadīju 3 zeķes ar numuru 225 adatām, un tagad man kaut kā roka neļauj to, man patiešām sāk sāpēt. Tāpēc es sapratu to, nav ko ņemties, ir jāklausās organisms, ja rokai sāp nav omolīgi, un es zināju to ar tādu tempi, es zeķes pabeigšu pēc cik tiem mēnešiem, jo man tā jau bija nolikts, un man kaut kāds 2 nedēļas stāvēja, un es neadīju, jo es vienkārši negribēju. Tad es sapratu, es uzadīju tētim zeķes, un man viņas tik ātri uzadījās burtiski dienas laikā, un es domāju, tad nav ko ņemties, jāizārd ārā, jāsatina 2 kamoli, tātad jau 400 gramu, tad man vienkārši 2 kamoli pa 50 gramiem, un vienkārši sāku adīt zeķes ar numuru 3,5 adatām vīram pa mājām, jo viņam ir zeķes, es viņam adīju 2 zeķes, es viņam adīju zeķes 3x2, bet es viņas vienreiz iemetu iekšā vesmašīnā citām drēbēm, viņas nedaudz sarāvās, un līdz ar to, tā kā tur ir bumeranga papēdz, vīram, viņš viņas nesā, bet viņam kaut kā ātri nošļūk nozdaļ, tā ka viņas vienkārši nedaudz sarāvušās ir. Līdz ar to viņas, tāpēc es viņam atjauns, un tad tās otrās zeķes viņam bija pīņa zeķes Veronika, bet viņam prasījās nedaudz garāku stūmu daļu. Viņš viņas nesā, viņam patīk, bet viņš saka, ka viņš grib nedaudz garāku to daļu, tāpēc es adu šīs zeķes viņam tagad. Arī sev es biju uzadīju zeķes, bet es viņas nenēsāju, es viņas esmu ielikusi tā kā tai vintedā tirgošanā, vairāk zeķu pāri man ir, un tāpēc man jāuzad sev vēl vienu zeķes. Jā. Tā kā tie ir mani 3 projekti, 4. projektu es viņu nemaz tagad neņemšu ārā. Tur ir iesākta ar numuru 10 adatām bieza tāda veste, kurai arī ir plānota meistarklasa YouTube, pamācību, kuru es tā kā esmu iesākusi, bet es neesmu pabeigusi, jo numuru 10 adatām arī nevienmēr gribās adīt ātru roku nokušt, vismaz man pēdējā laikā, bet es viņu gribu pabeigt kaut kad līdz vasaras sākumam. Un man Linda no Let's Knit uzdāvināja jaunas adatas. Tās ir no Čiagu. Tas īsti nav jaunums, viņiem šīs adatas jau iznāca kādu laiku atpakaļ, bet viņi no sākuma tirgoja viņus kā komplektā. Un tas komplekts nav īsti lēts, viņš maksā nedaudz pār 300 eiro, bet es viņu aiztiku, taustīju, man viņš simpatizē, es labprāt jau tādu komplektu būtu gribējusi, bet laikam, ka tagad man īsti negribās. Jo man daudz lietas gribās, bet es redzu, kā es esmu tā, ka sev piekārtojis to adīšanas dzīvi, tad es saprotu, ka man daudz lietas nemaz vairāk nav vajadzīgas. Bet viņi ar šo gadu ir uzsākuši tirgot šīs adatas atsevišķi, ka tu vari iegādāties pa vienai, un tad Linda man uzdāvināja, un tās ir Čiagu Forte. Forte ir no metāls ar karbonu. Tāda rakstīts Stainless Steel and Carbon Fibers. Tāpēc viņas šeit ir tādas pelēcīgas.
13 cm garās mani, un es paprasīju adatas numuru 3,5, un, protams, tā kā visi maināmiem kabeļiem, tad viņiem dar sarkanie kabeļi, un visi citi kabeļi, kas viņiem ir, bet viņiem, teiksim, kā komplektā var piepirkt klāt, viņiem ir tāds kabels tikai gaišā krāsā, kaut kādā tādā metāliskā krāsā. Bet es nezinu, vai tie kabeļi tikpat labi, teiksim, kā šie sarkanie. Es nezinu, man ir grūti spriest, bet tā kā man ir kabeļi, es neredzu jēgu, ka man vajadzēja viņu kabeļus, es varu vienkārši pie savām sarkanēm, jo man sarkanai kabeļi ļoti patīk. Es uzskatu, ka tie ir vieni no labākajiem kabeļiem vispār, ar kādiem es esmu strādājusi, jo Nitpro Nitpro Mindful setam ir gandrīz uz to pusi, bet tik un tā nav. No Like es mēģināju, man nepatika, Hijā es mēģināju, man nepatika, Tulipam un Tulipam ir ok, bet Tulipam tieši ir labi, kad ir maināmie kabeļi, tas kabels, kas ir pievienots jau pie adatas, man neuzrunā, un Sinitam man arī kabeļi nepatīk, bet es ar viņiem ādu, teiksim tā, es esmu pieņēmu uz to faktu un ādu, bet man viņi nepatīk. Man vislabāk patīk šie sarkanie. Un jā, tā kā lūk, viņi izskatās šādi. Parādīšu tomā. Īsnībā ļoti simpātiskas. Viņiem galiņi arī ir asi, bet nav tik varbūt izteikti kā ar oriģinālajām. Es neatceros, kā viņas saucās, kas man ir komplektā. Ļoti patīkams, ja jums ir iespēja izmēģināt un jūs meklējat kaut ko jaunu, tad droši. Jā, bet kā es saku, ja jums iepatiksies, tad komplekts ir ļoti dārgs. Un īstenībā šīs adatas arī nav no tām lētajām, bet viņas ir ļoti vieglas, patīkamas. Tā kā, jā. Tas ir tāds no jaunumiem, kas man ir. Un tātad no mani topošie projekti, ko es gribu. Es plānoju adīt. Es plānoju uzadīt vēl vienu vasarīgu projektu, vēl vienu maiciņu. Man stāv arī ideja, es gribu viņu reglānā un caurumiņiem. Un es arī tam esmu nopirkusi dziju. Man no sākuma stāvēja projekts galvā, ko es gribu, bet es nezināju kādu dziju. Bet es ieraudzīju šo dziju Vintedā, un viņai cena bija laba. Un man ļoti viņa patikās. Un tā ir no Lana Grossas līnijas Linea Pure. Saucās Organico. Pieļauju iespēju, ka šo dziju varbūt vairāk neražos, vai šo krāsu konkrēti man ir jāpapēta, bet viņa ir pabiedz. Viņa ir 50 grami uz 90 metriem. Bet, ja godīgi sakot, es labprāt, man gribās kaut ko arī tāds biezāks dzīs uzadīt, un es plānoju adīt ar adatām numur 5, un man kopā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, man ir 10 gamola, 10 man jau ir nolikts tā kā, lai uzsāk drīz adīt. 10 gamola, un es par viņiem arī samaksāju kaut kāds 25 eiro kopā, manuprāt, ar piegādi, nebija tik dārgi. Tad tā ir jauna dzija un topošais process, ko es gribu iesākt. Lūk. Un šī ir viena no manām vecām dzijām, kur es nezinu, kad es viņu uzadīšu, tāpēc, kad man ar tām smalkajām adatām tagad. Un tā kā viens projekts, ko es arī gribu pēc iespējas ātrāk uzsākt, jo man vienkārši gribās sākt viņu adīt, ir mana jaka Voilā, kurai man ir jau apraksts, bet viņš tagad ir noņemts no tirgošanas, jo es viņu gribu uzlabot. Es gribu nedaudz kaut ko pamainīt. Un, jā. Un man gribās arī to modeli pašai uzadīt, jo man nav tās jakas modelis, bet man liekas, ka tas tāds viens ļoti skaists jakas modelis, kurš, kad tas apraksts iznāca, bija ļoti pieprasīts, bet tad kaut kā viņš nopluka, jo es biju tā kā pati viņu nolikusi malā, jo man nebija vairāk jakas modeļu un tā, bet es tagad savu gribu uzadīt jaku un arī palabot aprakstu. Lūk, šādi izskatās paraudziņš. Tas ir puspatentā un adīšu es no Lizelena Gold Classic. Es viņu biju pirkusi, kad mēs bijām ziemā Latvijā. Sūtīju no Vilritas. Te ir 100 grami uz 240 metriem. 51% akrils un 49 vilna, un es adīšu ar adatām numur 5. Mans sastāvs apmierina, jo viņu varēs viegli kopt, es viņu varēšu likt presmašīnā mazgāt. Tā kā, jā. Un tad, kad es viņu uzadīšu, un tad es redzēšu apmēram to izpatēriņu, es plānoju vēl no Vilritas šo dziju pasūtīt, jo es gribētu uzadīt sev vieglo versiju bumbuļakai, konkrēti sev, jo es esmu adījusi vairākas bumbuļakas, bet man neviena pašai nav, bet man gribās to bumbuļaku tomēr.
un arī YouTube, tā kā ielikt pamācību tieši konkrēti vieglai versijai, jo man tagadējā pamācība ir tādai izteikti biezākai versijai, un tā jaka sanāk pēcāk īstenībā diezgan smaga. Es viņu adīju mammai, mamma viņu nesā, bet viņa arī katru dienu viņu nenēsā, nevēlku, jo viņa ir pasmaga. Bet man gribās tādu vieglu versiju ar adatām numuru 5 vai 6 un tādu dzīju vieglāku, jo tā bija, manuprāt, šī dzīve 2 diegos un ar adatām numuru 8. Bet man gribās kaut ko pamainīt. Tā kā, bet tas ir kaut kad, nezinu kad. Tad, lūk, tie ir mani topošie 2 procesi, kurus es plānoju kaut kad drīz uzsākt. Vismaz, kad es vienu no saviem esošajiem tagad pabeigšu, tad es gribu uzsākt. Un vēl man ir tāds jauns hobijs, kurus esmu aizrausies, un tā ir šūšana. Es jau esmu vairākas lietas uzšuvusi, un es mācos šūt, un tas īstenībā ļoti interesanti. Es gribu nedaudz parādīt, ko es esmu iemācījusies šūt, un šie ir šādi, lūk, šoperīši. Un man ļoti patīk šo, es šodien pabeidzu šūt. Šis ir man pasūtījums no skaistām tādām ābeļu ziediem. Man ļoti patīk, un viņš ir ļoti ietilpīgs, jūs redzat. Te var salikt daudz jūsu dzīves projektus, ja jūs kaut kur dodaties, vai arī ikdienā. Man lūk vēl šādi 2 ir. Šāds svītrains un šāds. Tā kā jā, mācos šūt un plānos ir vēl dažas lietas iemācīties šūt. Esmu arī mēģinājis šūt adatu maciņu, man patika, bet tur man vajag vairāk pieķerties laika, jo visam nevar sadalīt. Adīt gribās, pašūt gribās. No dzīves jaunumiem vēl, ko es esmu nopirkusi, tas ir no Knitting for Olive. Jā. Jūs redzēsiet tūlīt video, kā es to paciņu saņēmu. Man bija skumīgi šādu paciņu saņemt. Jo tomēr dzīve nav lēta, kā kuram. Bet, ziniet, mēs man tas viss izmaksāja 110 eiro ar piegādi, visa šī dzīve, kuras es teikšu, ka nav super daudz, kā jūs redzat, tas viss, kas ir. Bet, pirmkārt, ne katru dienu mēs pērkam pa tādām naudām dzīvu, un nevienmēr mēs arī varam atļauties, un bieži vien mums arī ir žēl. Ja? Man ir tā, ka ja man kaut kas patīk un man gribās, es esmu gatava nopirkt, bet es tik un tā vēl 5 reizes padomā, vai es esmu gatava tērēt tik lielu naudu. Pieņemsim ar ņemam vērā manu mohēras džemperi, ja, kuram man gandrīz 70 eiro izmaksāja mohēra, un tad es saprotu, ka šī krāsa nav tā, ko es gaidīju, kad es viņu uzvelku. Nedaudz sāp sirds. Bet, labi, kā ir tā ir. Man konkrēti uzdāvināja dāvanu karti uz Ziemassvētkiem, un tāpēc es arī pasūtīju. Un pasūtīju es 4 artikulus, un viens no tiem ir, lūk, šis merino, un es arī viņam esmu jau uzadījusi paraudziņu. Jūs redzat krāsas, varbūt jums ekrānā ir nedaudz tumšāks, bet viņš ir nedaudz gaišāks, un lūk ir pats paraudziņš. Paraudziņa sadīja radatām numuru 3,5, un viņš jau ir izmazgāts, un man ļoti patīk vienkārši burvīga tekstūra, un viņš tāds viegls, maigs, pasakains. Ko es plānoju no viņa adīt? Tad, kad es viņu sūtīju, es gribēju adīt vesti Marsiju sev atkārtot, jo to vesti es uzdāvināju mammai, un man ļoti tas modelis patīk, un man gribētos atkārtot. Bet es vēl nezinu. Man te pašā laikā ir plānos uzadīt jaku Martu sev, bet ar īsajām rokām, teiksim, līdz šajienai, jo viņai tā ir garās rokas, viņa ir radīta no brušēt vienā diegā, bet man viņa gribās uzadīt tā kā īso versiju, jo mums tagad pēdējā laikā īsās versijas, tie mini kardigani, jā, vai kā viņus var sauc, ir modē. Man gribās, bet es vēl domāju, jo es nezinu, vai es viņu gribu pūkainu. Man varbūt tās jaku Martu gribās tādā tā kā, vienā tādā gludā adījumā. Un drīzumā, jau aprīļa sākumā, ir Breidāhen. Viņi ir izlēmuši šogad mēģināt 2 reizes gadā, pavasarī un rudenī. Rudenī viņiem ir oktobrī, un tagad viņi mēģinās aprīlī. Un varbūt es tur kaut ko atradīšu, kas man simpatizēs, ar ko es varētu uzadīt. Jo es biju atsevišķi sev nokrāsojis 2 šķeteres, lūk, šāda skaistā bordo krāsā, ar tā domu, kad es adīšu no šīs dzīves jaku Martu,
Bet tā kā šī dzija arī diezgan plāna, tur ir jāpieliek kaut kāds mohēra klāt šādā krāsā. Bet es saku, es nezinu, vai es gribu pūkainu, man ir jāpadomā. Viss būs atkarīgs no tā, vai es brēdāhanā tadīšu kaut ko citu. Bet, jebkurā gadījumā, ja nebūs jaka Marta, būs veste Marsija, nebūs veste Marsija, būs jaka Marta, jo man ļoti šī kombinācija patīk. Un man ir 3 kamoli merino un 3 kamoli kid silks, un man ir jāpietiek vai no vestē vai jaka Marta, jo jaka Marta man būs bez garām piedurknēm. Un šī, teiksim, viņu tā slavenākā dzija, tā ir 100% merino extra fine, bet viņai ir metrāža diezgan gara. Viņai ir 50 grami uz 250 metriem un iesaka adatas numur 3. Viņa pēc būtības ir ļoti plāns merino. Viņš ir tāds raupšs merino. Bet tad, kad tu saliec klāt ar mohēru, tad vienkārši sanāk burvīgs rezultāts. Šīs ir divas viņu tādas, man liekas, top dzijas, kuras es vairāk arī pērku. Un es citreiz tagad saprotu, kāpēc cits adītājs liek šo kombināciju kopā un nada kaut ko no šīs kombinācijas, jo sanāk vienkārši burvīgi. Un tad ir tā mohēra, kurai ir 70% mohēra un 30% te ir rakstīts free silk, bet man teica, ka tas arī mulberry silks. Un te ir 25 grami uz 225 metriem, nu, man vajadzētu pietikt tam visam, un man šī krāsa patīk, šī man ir Dusty Doe Blue, abas divas no viņām. Tā kā jā. Nākošā dzija ir viņu zīts, par kuru arī daudzi ir starā, ja ne adīšanas procesā, bet tieši gatavajā rezultātā un nesāšanā, un es izdomāju, ka tad es arī pamēģināšu. Un tā ir Pure Silk, viņa arī ir plāna. Viņa ir 50 grami uz 250 metriem un iesaka adatas numur 3. Viņa ir plāna, viņa ir ļoti plāna, un man ir tikai 2 kamoli, un man gribētos no viņas uzadīt sev tādu parastu vieglu topiņu uz lencītēm, nu, un tad es izmantotu vai no adatas numuru 3 vai 2,75, jo 2,75 man konkrēti ir tieši čiagu adatām. Jo, nu, numuru 2,5 man baigi negribētos ņemt. Man ļoti gribētos vienkārši tādu tā kā tanktopa veida topiņu, un man vajadzētu pietikt, jo es esmu redzējis, ka, ja to ādu vienā diegā, tad diezgan viņam tāds labs patēriņš šim. Tad pēdējais, ko es no turienes sūtīju, ir 4 kamoli Heavy Merino. Es jau esmu no šīs dzijas strādājusi, es esmu meitai uzadījusi lācīti, jo man bija 2 kamoli, un man gribēja, un tā krāsa bija tāda, ka likās, nu vajag to lācīti uzadīt. Un šī arī ir 100% merino, bet viņa nav extra fine. Un 50 gramu uz 125 metriem. Ļoti interesanti metrāža, un īstenībā, jo ir dzijas, kas ir arī 50 grami uz 125 metriem, bet viņa ir izteikti plānāka. Un šī ir tāda biezāka. Es pat teiktu vairāk tā kā uz 110 metriem. Un iesaka adatas numur 4,5. Nu, es esmu diezgan vaļīgi gadu, līdz ar to es plānoju no 3,5 vai numur 4. Un man ir 4 kamoli, un tad, kad es viņus nopirku, es biju domājis, ka es gribu tā kā kompletu cepuru un šalalīti, bet es vēl domāju, varbūt uzadīt balaklāvu sev nākošai sezonai, jo tomēr ir tie vēji, un citreiz man vienkārši gribās tādu kaut ko kapučveidīgu uzvilkt. Jā, es nesāju cepures, starp citu no Drops Daisy, to cepuru, ko es uzadīju, es viņu šo sezonu vienkārši nesāju nonstopā, un Drops Daisy ir ļoti laba dzija. Es cepuru nesāju pusotru, to cepuru nonēsāju šo sezonu, un arī iepriekšējo sezonu nedaudz, un man vispār viņa nepīlingo. Un šīs varbūt, es domāju, uzadīt sev balaklāvu nedaudz tālākajā nākotnē. Jā, un es domāju, ka man varbūt aizies 3 kamoli, un tā 4. kamola varbūt tās tā kā uz pusīt pirkstiņas vai kaut ko, nu, tos puscimdiņus uzadīt, paskatīsimies, no sākuma jāuzsadīja. Un tās būs arī viss. Mīļš, paldies, ka jūs noskatījāties šo vlogu. Es no sirds būšu pateicīgi, ja jūs atbalstīsiet manu kanālu un viņu abonēsiet, kā arī uzspiedīsiet like šam video, ja patīk, un atstāsiet arī komentārus, jo atstāt komentārus tā ir ļoti nozīmīga daļa priekš YouTube, ka viņi redz, ka jūsu konts ir aktīvs. Un jā, es ļoti ceru, ka mēs līdz
gada beigām sasniegsim cipuru jau 4000, kas priekš manīm ir vienkārši kosmos. Un mīļš paldies, un tā līdz nākošajai reizei. Atā!